Zaļie zemnieki, kas ir ievēlēti, kur ir racionāli cilvēki, Raimonds Vējonis un vēl viens otrs, varētu tagad beidzot atbrīvoties no sava sutiniera un kļūt par vienkārši kārtīgu partiju, kas pārstāv Latvijas laukus, bez tā, ka viņi ir malkas, un es no šī vārda nebaidos, viena cilvēka personīgajām interesēm. Pēc šī Kārļa Streipa izteikuma savā raidījuma Skats no malas 2011. gadā viņš tika atlaists no Latvijas televīzijas. Kas tad ir tie, kas regulē saturu plašsaziņas līdzekļos, ko drīkst un ko nedrīkst teikt raidījuma vadītājs, un galu galā, kas tad ir vārda brīvība? Lamu vārdi un visi tie slengi, un tas nav televīzijā vajadzīgs. Lai es pauž, ko gribu, bet pats galvenais, lai taisnība runā, lai nepūderē smadzenīs. Jā, es domāju, tas bija godīgi, jā, jo, ja cilvēks ir žurnālists, tad viņam ir jādomā, ko viņš saka, un tomēr cilvēki klausās, un jā, tā ir liela atbildība cilvēku priekšā, un arī visas tautas priekšā, ko tu saki un ko runā. Piemēram, tādas rupības, es domāju, nevajadzētu teikt televīzijas priekšā. Kā nosaukt to partiju, var jau izvēlēties arī kādus pieņemamus vārdus, lai pateiktu, ka, piemēram, tā partija viņam nav pieņemama vai kaut kā tam līdzīgi. Es uzskatu, ka varbūt iespējams viņu atlaida negodīgi. Viss, kas galvā noteikti negāst ārā, bet jā, ir jābūt kaut kādām robežām, lai neapvainotu citus. To es zinu. Viedoklim jau nebija vainas. Jāpiedomā, man liekas, pie vārdiem, ko runā tieši ēterā. Es domāju, ka viņš bija kādam pārgājis ceļu. Tagad jau man liekas, jebkurā kanālā var dzirdēt tādus vārdus, tā kā tas nebūtu iemesls. Pēc mēdīju eksperta Sergeja Kruka viedokļa atlaišanas iemesls bija aiz ausim pievilkts, un noteicoša lomātāja situācija bija aizskartam politiķu jūtām. Protams, tas bija Lembergs, jo nebija redzēts, ka televīzija kaut kā tur īpaši rūpētos diskutēt par pieklājības normām. Šī raidījuma formāts bija Streipa šovs. Tas ir viss, tāpēc Streips tur varēja drīkstēt darīt, ko viņš grib. Katru gadu parakstot kontraktu ar žurnālistu, televīzija arī nosaka, ko mums vajag, ko nevajag. Ja jūt, ka šāds formāts neiedarās sabiedriskajā televīzijā, vai tādu ir pa daudz, un ir žurnālists konkurē ar savu sniegumu, tad taisi kaut ko citu, tāds ir lūgums kontraktā sezonas sākumā. Ja televīzija tam nebija pievērsus uzmanību, tad pēkšņi mainīt formātus nav labdēti. Pats Streips atzīst, ka pastāv noteikti standarti, kas jāievaro veidojot mediju saturu, bet Latvijā tie ētikas standarti pārvērtušies par noteiktām tēmām, par kurām drīkst runāt. Mēdī ir pilni ar cilvēkiem, kam ir konkrēts uzdevums un domas, kas jāizklasta, lai paliktu strādāt sabiedrības labumā. Jebkurā televīzijā, protams, ir tiesības noteikt standartus attiecībā uz to, kāda valoda tiek lietota. Rupības, protams, nav pieļaujamas, īpaši dienas laikā. Var diskutēt par to, vai vārds malka ir vai nav rupišs. Konkrētajā gadījumā tajā pašā vasarā lingvisti teica, ka tas nav rupišs vārds. Piedāvām skatām no malas divreiz izskanēja vārds sūdīgi, un toreiz neviens necēla visu pasauli kājām gaisā, kā to darīja pēc attiecīgā raidījuma. Un katrā ziņā Latvijas televīzijas gadījumā jautājums nav bijis par rupībām, jautājums ir par viedokļu apspiešanu. Televīzija ir iztīrīta no cilvēkiem, kur politiķiem uzdod nepieklājīgus jautājumus un aprunā, ko viņi dara. Latvijas televīzijas attiecības ar Ventspils industrijām ir diezgan nožēlojamas. Es saprotu, ka Latvijas televīzijai neiet viegli un kaut kāda nauda ir vajadzīga, bet gluži tik konkrēti nogulties un izplest kājiņas un teikt, nāc un ņem mani, kā televīzija to ir darījusi, to absolūti nevajadzētu. Sabiedrībai ne tikai ir tiesības, bet sabiedrība ir veselīgāka, ja sabiedrība zina, kas notiek un var piedalīties sarunā un piedalīties diskursā. Te nelaime ir divējādi Latvijas gadījumā. Viens ir tas, ka sabiedrība mēdz būt diezgan apātiska attiecībā uz lietām, un to mēs redzam kaut vai tajā apstāklī, ka 4 miljonus ir vienkārši atmetis roku un pārcēlies kaut kur citur dzīvot, bet arī tajā, ka salīdzinoši zemes procents piedalās balsošanā, tad, kad ir vēlēšanas un tā tālāk. Bet otra lieta ir, ka mums būtībā vairs nav nopietni mediju Latvijā. Es nedomāju, ka sabiedrībai ir kaut kādas īpašas tiesības zināt, ko jūs vai es darām guļamistabā.
Tad jādomā, vai attiecību uz Latvijas mēdījiem vispār drīkst runāt par vārda brīvību. Un kāds tad bija oficiālais atlaišanas iemesls Kārļa Streipa gadījumā? Oficiālais bija vārds malka. Bet, kā es teicu, tam patiesībā nebija nekāda sakana.